Labrīt! Jūs skatieties raidījumu ar Natāliju Ābolu. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Rubrika Esiet veseli – tās ir rekomendācijas dažādu slimību ārstēšanai, receptes un padomi, ko sniedz pieredzējušie ārsti un tautas dziednieki. Piedāvājam kārtējo sižetu. Mūsdienīgās stomatoloģijas arsenālā ir milzīgs metodiku un materiālu klāsts, kas ļauj panākt lielisku estētisko efektu dažādu zobu defektu gadījumos, krāsas un formas izmaiņa, starpzobu spraugām, tumšām vecām plombēm, gūtām traumām. Restaurācijas laikā zoba forma un krāsa tiek atjaunota ar mākslīgo materiālu palīdzību. Nav nepieciešamības pārliecināt pacientus, ka šo materiālu kvalitāte ir ļoti liela nozīme. Man gribējās, lai būtu tehnoloģijas, kas šeit netika ievestas. Izvēlējāmies amerikāņus un japāņus, tāpēc, ka ir laba cena un kvalitāte. Šie ir labākie ražotāji. Kompānijas VV Centrs zobu tehniskā laboratorija ir viena no vecākajām Latvijā, taču tās aprīkojums, pielietojamās tehnoloģijas un materiāli ir vismūsdienīgākie. Ar Latvijas firmu sadarbojas vadošie pasaules pazīstamo kompāniju speciālisti. Es sastapu augstāko inteliģences līmeni, tikpat augstu servisa līmeni. Viņu izmantojamiem materiāliem ir ļoti augsts līmenis, labi standarti. Skaistā smaidā slēpjas cilvēka pievilcības noslēpums. Īpaša loma ir zobu ārējam izskatam. Jaunās tehnoloģijas tiek veiksmīgi pielietotas daudzu pacientu smaidu uzlabošanai. Palīdzēt iegūt cilvēkam skaistu smaidu, tas ir iespējams ar mūsdienu kosmētisko tehnoloģiju palīdzību. Tās paredz minimālu iejaukšanos, minimāli noslīpētus zobus. Rezultātā ir izturīgi, droši, skaisti un dabīgi zobi. Tehnoloģija un materiālu daudzveidība rada pieņemamas protezēšanas cenas, jebkurā gadījumā adekvātas veikto darbu kvalitātei. Pastāv varianti tiem, kas var atļauties kaut ko dārgāku un skaistāku. Ir arī varianti netik bagātiem cilvēkiem, kas arī var atļauties ļoti pieklājīgu un normālu smaidu. Šeit rada, bet nekopē smaidus, jo katrs darbs ir vienreizējs. Tā noslēpumu rada katra pacienta individuālās īpatnības un tāda paša speciālista pieeja. Pēc operāciju rētas, apdegumu pēdas bojā ārējo izskatu. Kā ar to cīnīties, pastāstīs ārste dermatoloģe Jevgenija Vilintejčika. Es savā praksē pielietoju krēmu Cicatrix. Patiešām šodien bieži gadās pēcoperāciju rētas, pēcdzemdību strijas un pusauģu aknē sekas. Krēms Cicatrix pagatavots no naturāliem komponentiem. Tas mazina rētas, veicina ādas epitelizāciju un lieliski dziedina ādu. Нормальной эпителизации, тем самым восстанавливая кожу. В случае появления проблемы рубцовой ткани, как быстро надо и можно Cik ātri drīkst un var sākt lietot krēmu? Cicatrix var sākt lietot jau pēc 7 dienām pēc operācijas, kad ir noņemtas pēcoperācijas šuves, un mēs varam sākt pielietot krēmu Cicatrix. Cicatrix nekairina ādu, to var izmantot ikdienā, arī kā bāzi zem makijāžas. Sievietēm pēc dzemdībām bieži paliek strijas. Vai Cicatrix var līdzēt? Krēms Cicatrix, kā es jau minēju, pagatavots no naturāliem komponentiem, tāpēc to bezbailīgi var lietot striju ārstēšanai pēcdzemdību un laktācijas periodā. Cik efektīvs Cicatrix pie ādas apdegumiem? Cicatrix tieši tas līdzeklis, kuru jālieto pie ādas apdegumiem.
Tas efektīgi dziedē ādas apdegumus un tiek izmantots fizioprocedūrās. Tas ir bezrepšu preparāts, kuru var nopirkt aptiekās. Вернуть красоту возможно, но помните, что своевременно начатое лечение всегда дает лучшие результаты. Хорошего вам дня! Novēlu jums labu dienu un stipru veselību! Iestājās gada karstais laiks. Labs kondicionieris saglabās patīkamu vēsumu mājā. Pie tam augsts attīrīšanas filtrs atbrīvos telpu no putekļiem un baktērijām. Mūsdienu gaisa kondicionieri tā ir vismodernākā klimata kontroles tehnika, lai nodrošinātu komfortablus apstākļus jūsu mājās vai birojā. Latvijas uzņēmums EKR regulāri paplašina savu jaunākās paudzes iekārtu piedāvājumu. EKR piedāvā visu pasaules vadošo ražotāju, tādu kā Mitsubishi, Panasonic, Fujitsu, Daikin un citu gaisa kondicionierus un siltumsūkņus. Tie izceļas ar augstiem kvalitātes un drošības standartiem, ekonomiskumu un minimālu drošības trokšņa līmeni. Uzņēmums EKR piedāvā ne tikai gaisa kondicionētājus, bet arī gaisa sūkņus telpu apsildei, kā arī ūdens sildīšanai. Tos arī izmanto gaisa kondicionēšanai, mitrināšanai vai sausināšanai. EKR garantē profesionālu iekārtu uzstādīšanu, servisa pakalpojumus un pēcpārdošanas tehnikas remontu. Uzņēmums EKR piedāvā lētu un labu kondicionieri Alpikair telpām ar 25 kvadrātmetru platību un 3 gadu garantiju tikai par 194 latiem. Silda arī starpsezonās. Invertorais Samsung kondicionieris 30 kvadrātmetru telpu dzesēšanai ar apsildes funkciju un garantiju 3 gadi tikai par 370 latiem. Pilnvērtīgs Fujitsu siltuma sūknis 25 kvadrātmetru telpām ar 3 gadu garantiju tikai par 460 latiem. Siltuma sūknis Mitsubishi Electric, sērijas dizains sudrabots, melns un balts, 30 kvadrātmetru telpām tikai par 780 latiem, garantija 5 gadi. EKR – ekskluzīvi klimata risinājumi jūsu mājām un ofisām. Sīkāka informācija un cenas EKR mājaslapā. Šodien apdares materiālu tirgu ir pieejama praktiski neierobežota instrumentu palete, kas ļauj piepildīt jebkura lietotāja vēlmes. Tomēr, ja sienas un griesti nav gludi, tapešu līmēšana kļūst daudzkārt sarežģītāka, tāpēc ir radīta lieliska alternatīva šķidrās tapetes. Tas ir salīdzinoši jaunums vietējā tirgu. To piegādi no firmas Murakami nodrošina uzņēmums Avalux. Tās principiāli atšķiras no parastajām tapetēm. Kopīgs ir tikai tas, ka gan vienas, gan otras izmanto iekšējā apdarei. Šķidrās tapetes ir ekoloģisks materiāls. Viņa pamatmateriāls pamatsastāvā ir kokvilna. Un materiālā kā tā, pārējās arī sastāvdaļas, kas ir, tās ir dabīgās, visas ir no dabas. Tas ir, piemēram, koku lapiņas, puķu lapiņas, metāla skaidiņas, keramikas vīzla un tādā garā. Tad, jā, materiāls ir ekoloģisks, viņš arī ir veselības inspekcijā pārbaudījis, kurā tiešām pārbaudīja arī to, kāda ir saistviela. Un saistviela arī ir dabīga un tiešām tā ir nekaitīga gan dabai, gan cilvēku veselībai. Tādēļ arī materiāls ir pielāgojams ļoti un ērti izmantojams bērnu istabās. Šķidrās tapetes atgādina krāsu vai dekoratīvo špakteli tikai pēc tās uzklāšanas veida. Ierasto ruļļu vietā jums iedos plastikātu iepakojumu ar sauso maisījumu. Tajā ietilpst dabīgas kokvilnas šķiedras, augstvērtīgas krāsvielas un līme. Strādāt ar šķidrajām tapetēm ir vienkārši. Ņemam iepakojumu, visam tā sastāvam tiek pievienots parasts krāna ūdens tādā daudzumā, kā norādīts uz iepakojuma, un viss. Varat uzklāt uz sienas vai griestiem. To var izmantot gan dzīvokļos un to koridoros, gan birojos un paliktelpās. Kopumā ražotājs piedāvā 30 dažādas toņus, kurus mēs arī visus piedāvājam šeit Latvijā uz vietas uzreiz. Un tātad toņi un arī materiālu ir iespējams krāsot ar speciālu krāsas pigmentu. Vienkārši sajaucot to ar materiālu, sajaucot ar ūdeni, briedinot to, pievienojot krāsas pigmentu, kārtīgi samaisot, lai krāsa izdalītos vienmērīgi, un materiāli var iegūt jebkādu toni, kādu jūs vēlaties, vietonēt un klāt virsū. Apstrādāto virsmu ir arī ļoti viegli restaurēt. Ļoti liela pozitīva laba īpašība ir tas, ka viņš ir viegli labojams.
viegli labojums viņam, pieņemsim viņus kaķis vai kāds cits dzīvnieks, viņš kaut ko ir saskrāpējis, kādu stūri, vai arī pieņemsim kāds stūris ir nobružāts ar plecu vai kaut ko nesot iekšā. Tieši tajā vietā ir iespējams materiālu samitrināt ar mitru lupatiņu un ar špakteļu lapstiņu noņemt nost. Un to pašu materiālu, ja viņš nav sabojāts vai ietonāts kaut kādā veidā, uzklāt atpakaļ uz tās pašas vietas, vai arī jaunu materiālu uzklāt tajā vietā. Pērkot šķidrās tapetes, kompānija Avalux dod saviem klientiem 10 gadu kalpošanas garantiju. Koka kopnes, tās ir šķērskoku konstrukcijas, kuras plaši pielieto celtniecībā. Konstrukciju rāmi ir no atsevišķiem elementiem, kas savienoti ar perforētām metāla plāksnēm. Tādas kopnes izmanto lauksaimniecības būvju, komercplatību un dzīvojamo ēku būvniecībā. Šo metodi novērtējas cilvēki, kas grib maksimāli racionāli izmantot visu telpu, piemēram, studiju, biroju vai lielu zāli, jo kopnes dod iespēju veidot lielu telpu bez norobežojumiem. Sevišķi aktuāli šī celtniecības metode ir Baltijas valstīs un Skandināvijā, kur ziemā daudzas ēkas ir pakļautas lielām sniega sagas slodzēm. Mūsu uzņēmums nodarbojas ar koku konstrukciju ražošanu, konkrēti koku kopnes. Īpaši ir tas, ka mēs spējam piedāvāt analoģisku risinājumu līmētajām konstrukcijām un arī metāla konstrukcijām. Tad koku kopnes ir lētāks variants, kas spēj nodrošināt tieši to pašu ugunsdrošības klasi, apstrādājot loģisku koku ar nepieciešamiem līdzekļiem un nestspēju lieliem laidumiem. Uzņēmums ļoti atbildīgi izturas pret savu klientu. Bezmaksas koka kopņu un karkasu projektēšana pēc pasūtītāja rasējumiem tiek veikta diennakts laikā. Tas dod iespēju aplūkot nākamo konstrukciju 3D formātā vēl pirms darbu uzsākšanas. Pagājušajā gadā uztaisījām Lietuvā vienu ļoti lielu zirgu arēnu. Ēka diametrā bija 42 metri. Ko atzina un novērtēja tādi vadoši un spēcīgi uzņēmumi arī Eiropā. Tā bija tāda iespējīga ēka, kur arī tika atrisināts ugunsdrošības problēmas, kas bija ļoti nozīmīgas. Tas tāds mums objekts, ar kuru mēs lepojamies. Uzņēmuma Woodcon produkcija ir certificēta pēc Eiropas standartiem. 22 gadus Modris Bērziņš savā darbnīcā no granīta izgatavo neatkārtojamas figūras. Granīts, pateicoties tā augstajām estētiskajām un praktiskajām īpašībām, kā rotājums ideāli iedaras ainavas dizainā. Meistari akmeņkaļi veiksmīgi savieno formas, krāsas un faktūru. Individuālā pasūtītāja pašas oriģinālākās idejas figūru izskatā var īstenot dzīvē no neapstrādāta, bet tikai ar smilšu strūklu attīrīta dabīga akmens. Strūklakas un skulptūras no granīta teicams veids, kā noformēt dārzu, lai tas pārvērstos izsmalcinātā parkā. Bez tam var izgatavot oriģinālas pusdienu grupas no pulēta granīta, kuras sastāv no galda, krēsliem vai soliem oriģinālās vai klasiskās formās. Nemazu daļu no pasūtījuma akmeņkaļu darbnīcā veido memoriālo izstrādājumu izgatavošana. Meistari izgatavo dažādu sarežģītības pakāpju un cenu kategorijas pieminekļus no vienkāršiem līdz pašiem ekskluzīvākajiem. Standarta paraugus var papildināt ar dažāda veida uzrakstiem, portretiem un dekoratīviem elementiem, vai arī pasūtīt pieminekli pēc individuāla zīmējuma. Darbnīcas darbinieki nogādās un uzstādīs pieminekli paredzētajā vietā. Augsta uzticamība, kvalitāte un ilglaicība pieminekļiem ir garantēta. Brīvprātīgu ugunsdzēsīju vienību vēsture sākās ar 1865. gadu. Mēs cenšamies uz visām pusēm, kas to atgādināt cilvēkiem, ka patiešām to apkurs ierīču un skurstiņu tīrīšanu vajadzētu veikt jau sākot no pavasara, nevis sagaidīt tagad līdz pēdējām momentam, kad ir ārā krusa un lietus un slīdenie jumti, jā, un kad visiem jau jāsāk kurināt. Bet skaidrs, ka tagad visaktuālākais tieši ir skurstiņu tīrīšana, jā, un apkurs ierīču.
Grīziņkalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju sarakstos ir arī skursteņslauķi ar spīdīgām pogām pie uniformas, ugunsnoturīgās krāsas meistari, elektriķi, kuri profesionāli uzstāda uz māju jumtiem zibens novedējus. Biedrība rīko atklātas stundas bērnu dārzos un skolās. Par ugunsdrošību pirmais jau sākās ar tīriem skursteņiem un iztīrītam krāsņiem, tāda tehniskais stāvoklis krāšņu. Un pa malciņu arī, pa kurināmo bieži atcerās tikai rudenes pusē, atved zaļu vai tā saucamo šāles, kas ir pilnas ar mitrumu, ar ūdeni, un kurinot tādu kurināmo, skaidrs, kad rodās otrs defekts, skursteņus un krāsnis, tas tiek piesārņots, veidojas saucamais pīkis, un tur rodās arī mums problēmas iztīrīt to vēlāk, gan arī pašiem cilvēkiem rodās bīstamība. Daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem biedrība piedāvā veidot savas mājas ugunsdrošības komūnu un kopīgi cīnīties pret avārijas izeju un balkonu piekraušanu. Nav viegli Latvijas mainīgajā klimatā izaudzināt kvalitatīvu ražu. Ir jāzina sava lieta, lai sekotu līdzi visiem bioķīmiskajiem procesiem augsnē un ar atbildību izmantot mēslojumu. No šiem faktoriem ir atkarīgs ne tikai ražas lielums, bet arī tās kvalitāte. Uzņēmums Agrikon nodarbojas ar precīzo lauksaimniecību. Respektīvi, mēs piedāvājam saimniecībām būtiski uzlabot augsnes mēslošanas paradumus. Viens no mūsu pakalpojumiem ir augsnes mēslošanas plānu sagatavošana. Respektīvi, mēs braucam uz saimniecībām, veicam augšņu analīzi un sagatavojam rīcības plānus. Un tos plāni izpaužās ne tikai papīra formā, bet arī elektroniskas kartes, kuras ir iespējams izmantot traktoros. Ar speciālistu sagatavotā augsnes mēslošanas speciālā plāna palīdzību var uzzināt, cik tajā ir fosfors, magnija, kālija un kāda ir augsnes reakcija uz mēslojumu. Nākošās ražas ātrai un veselīgai augšanai ir nepieciešams pastāvīgi uzturēt optimālu daudzumu slāpekļa. Šis elements ir ļoti nestabils un tā daudzums augsnē pastāvīgi mainās. Ir piedāvājumā jārēna sensori, kas man šeit ir aiz muguras, un šīs iekārtas tad analizē chlorofilu sastāvaugos. Chlorofils, kā zināms, parāda slāpekļa saturu, cik viņos tad ir. Jara N sensors ir patiesi nenovērtējums palīgs lauksaimniecības darbos. Tas ir nodrošināts ar speciālu agronomisku programmu, kas ņem vērā katras kultūras attīstības fāzi, automātiski aprēķina nepieciešamās mēslojuma porcijas katrā ražas augšanas etapā. Racionāla slāpekļu mēslošana ar Jara sensoru var notiekt visu diennakti, pateicoties aktīvai augu apgaismošanai. Visu lauksaimniecības darbiem nepieciešamo tehniku firmā Agrikon var izīrēt. Firma piedāvā arī kaļķošanas pakalpojumus. Līdz īstas vasaras sākumam atlikušas pāris nedēļas. Lai būtu tai gatavi, zaļo mauriņu īpašniekiem ir laiks parūpēties par savu teritoriju. Iecienītās vasaras atpūtas vietas mums katram ir atšķirīgas. Tā var būt iekopta teritorija pie mājas vai mīksts kopts zāliens parkā vai labi iekārtot atpūtas vieta pie ūdeņiem. Lai uzturētu šīs vietas ideālā kārtībā, labākais palīgs būs Latvijas tirgu unikālais zāles pļāvējs Spider. Šī gada jūnijā beigās būs jau 5 gadi, kā mēs tirgojam Latvijā zāles pļāvējs Spider. Ar Spider var nopļaut nogāzes līdz 40% slīpumam un līdz 55% slīpumam var strādāt nogāzēs ar viņas palīdzību. Bez tam mēs varam pļaut arī mitras platības zem kokiem, latvāņas. Zāles pļāvējs Spider ir radiovadāma iekārta, kuru viegli vadīt ar pults palīdzību. Spider darbojas ar benzīna dzinēju un lieliski tiek galā ar visgrūtākajiem uzdevumiem – pļaušanu un mauriņa veidošanu uz nogāzēm, golfa laukumu kopšanu. Pateicoties pļaušanas augstuma regulēšanas funkcijai un iespējai pagriezties pa 360 grādiem, Spider ir neaizstājams zāles pļaušanai ceļmalās, kā arī ezeru un kanālu krastos. Viens no uzskatākamajiem projektiem, kur strādā Spider zāles pļāvējs, ir Rīgas HES jau 3. sezonu. Iegādājoties zāles pļāvēju Spider, jūs iziesiet speciālu apmācības kursu. Garantija ir 2 gadi. Bez Spider tirdzniecības kompānija Anna nodarbojas ar mauriņu, dārzu un jebkuru
aizaugošu teritoriju pļaušanu, izmantojot šo brīnišķīgo ierīci. Mūsdienas gāzes iekārta automašīnai tā ir ekonomiska un ekoloģiska alternatīva benzīnu dzinējam. Gāzes degviela ar katru gadu kļūst arvien populārāka. Acīmredzama priekšrocība ir tās zemākā cena salīdzinot ar benzīnu. Kā piemēru šiem apgalvojumam varam apskatīt degvielas patēriņa aprēķinus automobilim BMW X5. Šī džipa, kura patēriņš ir 20 litri uz 100 km, 4 eksploatācijas gadu laikā izmantojot gāzi, ekonomija bija 27 000 latu. Faktiski tā ir jauna crossovera cena. Tomēr šim degvielas veidam ir arī citas priekšrocības. Svarīgi, ka gāze ir ekoloģiska un tās izmešos ir līdz 6 reizēm mazāk kaitīgu vielu, tā skaitā CO. Piestartējot augstu dzinēju var braukt uzreiz, nevajag ilglaicīgi sildīt motoru, kā tas ir benzīna dzinējiem. Pionieris un senākais autogāzes tirgus dalībnieks ir itāļu kompānija AEB. Tās piedāvātās gāzes iekārtas King jau 40 gadu ir vadošā sistēma pasaulē. Latvijas uzņēmums ātruma servis uzstāda King gāzes sistēmas. Tā atmaksājas viena eļļas maiņas cikla laikā. Plānojiet iegādāties jaunu automašīnu? Labākais automašīnas pirkšanas risinājums ir pie oficiālā auto ražotāja dīlera. Latvijā Autobrava pārstāv populārāko firmu automašīnu markas Fiat, Alfa Romeo un Jeep. Crossoveru hits jaunais 7-vietīgais Fiat Fremont. Tam ir 2 litru itāļu dīzeļmotors ar turbīnu. Fremontam ir iespaidīgi gabarīti, kas ļauj izvietot sēdekļus 3 rindās. Ja tos salocīsit, ievērojami pieaugs bagažnieka tilpums. Abām komplektācijām pieejama kruīza kontrole, piekļuve salonam bez atslēgas, bortkompjūters, miglas lukturi, gaisa spiediena, riepās rādītājs, multimediju sistēma un citas opcijas. Ērtībai noteikti ir ļoti piemērota lieta. Ir šīs skārienjūtīgais ekrāns, apakaļskata kamera. Mums ir gan vadītājiem ērti, gan, protams, 3-zonu klimata kontrole garantē, ka mašīnā visiem pasažieriem būs ērti. Salons Autobrava veic arī automobiļu pēcpārdošanas apkalpošanu, to remontu, kā arī nodarbojas ar rezerves daļu tirdzniecību ne tikai pārstāvētajiem automobiļiem, bet arī Dodge un Chrysler mašīnām. Katras daļā dzimuma pārstāvis garderobē ir jābūt dažiem komplektiem skaistās sieviešu veļas. Zīmola Triumf apakšveļas vasaras sortiments jau ir veikalos. Prasmīgs izpildījums, pavadinoši fasoni un ideāla forma. Tas ir kvalitātes iemiesojums, kas atnesis zīmolam Triumf pasaules atpazīstamību. Sērija Body Makeup ieviesusi jaunu koncepciju ikdienas apakšveļā, ko vēlēsieties nesāt atkal un atkal. Mīksta, jutekliska un viegla kā čuksts, veļa der kā otra ādu un ir gandrīz neredzama zem apģērba. Materiāls ir ļoti patīkams un elpojošs, kas nodrošina komfortu ikdienas lietošanai. Sērija Essence ideāli piemēroti modeļi svinīgiem gadījumiem. Šo krāšņo sēriju iezīmē izsmalcināti materiāli, augstas kvalitātes franču mežģīnes un dažādas greznas detaļas. Romantisma pieskaņa padara šo sēriju patiesi lielisku. Jūs jutīsieties īpaši valdzinoši šajā modes sērijas veļā. Līdz sīkumam pārdomāti ir Triumf peltkostīmi un pludmales kleitas. Tie tiek radīti ar milzīgu mīlestību pret sievieti un ideāli atbilst visām tās vajadzībām. Šīs vasaras tendence – grafiska apdruka afrikāņu piekrastes košās krāsas, kas iemiesotas sezonas jaunajos modeļos. Ar peltkostīmu dažādajām sērijām lieliski saskaņotas pludmales kleitas. Triumfveļa cienīga mūsdienu dievietei. Sievišķīgas un pošas šīs sezonas kleitas rada vieglu un pozitīvu pavasara noskaņojumu to nesētājām. Vasara ir laiks, kas dod iespēju parādīt sevi kā spilgtu, pamanāmu jaunu personu. Pienācis laiks izvēlēties vieglas vasaras kleitas. Veikalu māja jaunajā sezonas kolekcijā vienkopus ar praktiskām ikdienas kleitām tiek piedāvāti tērpi sevišķiem gadījumiem. Izmēru diapazons līdz 58. izmēram.
Ir viegli apmaldīties milzīga daudzuma fasonu un krāsu dažādībā, bet mode kā vienmēr diktēs savus noteikumus. Vasaras sezonā pirmajā vietā spilgtums un krāsu sacelšanās. Modē jūras zilā krāsa, spilgti oranžā un sulīgi sarkanā. Volāni un drapējumi, uzliekot vajadzīgos akcentus, palīdzēs veidot pareizu siluetu. Modes dāmām patiks plandošas gaisīgas kleitas no viegliem audumiem. Sievietēm, kuras dod priekšroku neuzkrītošam elegantam stilam, veikals Māja piedāvā kleitas ar mierīgu nokrāsu, kas pasvītros sievietes maigumu. Visu laiku klasiskais fasons lakoniska kleita futlārs, tāda kleita ideāli piestāv jebkuras figūras sievietēm. Pievērsiet uzmanību sezonas moderno krāsu modeļiem. Tērps, kas rotāts ar ziedu apdruku, piešķirs sievietei koķetumu. Veikalā Māja ir kleitu pārpilnība, uz kurām uzzied visdažādākie ziedi. Stilīgs risinājums birojām – trikotāžas vai kokvilnas stingra piegriezuma kleitas. Melnās un baltās krāsas audumu kontrasts dara figūru slaidāku. Figūrai piegulošā kleita, kura darināta no moderna metāliska spīduma auduma, jūs varēsiet izcelties korporatīvā ballītē. Tādiem gadījumiem derēs arī mini kleita, kura papildināta ar jostu, kas kalpos kā vidukļa akcents. Skolu beidzējām jau ir laiks padomāt par svētku dienas tērpu. Veikalā Māja viņas var atrast greznus dažāda garuma tērpus, no mini līdz pa grīdu plūstošam tērpam dažādās krāsās. Personības romantismu pasvītros mežģīņu kleita ar svārkiem kļošā un rotaļīgu bantīti uz jostas. Eleganta kleita līdz zemē rotāta ar mākslīgiem briljantiem katrai meitenei liks justies kā īstai balles karalienei. Papildināt jebkuru tērpu, kas nopirkts veikalā, varat ar oriģinālām rotaslietām no pusdārgakmeņiem. Veikals Māja tagad ir atvērts arī Berga bazārā. Pērkot apģērbus un apavus second-hand veikalos, jūs varat iekonomēt pietiekamu summu un pie tam iegūt jaunus, labas kvalitātes izstrādājumus. Dažādās pasaules malās second-hand kvalitatīvie apģērbi ir pozitīvi novērtēti. Šodien lietām otrajās rokās arī Latvijā ir liels pieprasījums. Veikalos Venda 2 pircēji var atrast lētu, labas kvalitātes un vienīgā eksemplāra apģērbus un apavus. Apģērbus galvenokārt importē no Vācijas, kā arī no citām Eiropas valstīm. Šīs preces ir labas pirmkārt ar savu nelielo nolietotību, kas ir tikai no 15 līdz 30%. Bez tam daudzas preces ir absolūti jaunas. Katru nedēļu, atbilstoši sezonai, tiek papildināts apģērbu un apavu sortiments. Pat jaunajām precēm cena ir 5 līdz 10 reizes zemākas nekā sākotnējā. Šodien Venda 2 veikalos jūs varat izvēlēties sieviešu un vīriešu vasaras apavus. Vieglas vasaras sandalis un platformas, vasaras pastaigām, dažādu krāsu baletkurpes, ikdienas steigai, augstapēžu kurpītes iziešanai. Arī vīrieši atradīs sev piemērotu apavu pāri, populārākie vasaras sezonai mokasīni un sandalis. Pludmales sezonā lielu popularitāti ieguvušas iešļūcenes. Veikalos Venda 2 ir liela izvēle šiem apaviem, krāsu dažādība vai ar oriģināliem jautriem zīmējumiem. Vēl šeit lielā izvēle ir lēti, kvalitatīvi atlasīti un sašķiroti sporta apavi, kā arī apavi daivinga atpūtai. Vecāki cilvēki šeit varēs atrast ērtus ortopēdiskos apavus, kurus lietojot nesāpēs un nenogurs kājas. Sevišķu uzmanību izpelnījušies bērnu apavi. Bērni ātri aug un bieži vien jaunus apavus bērni pavalkā vienu sezonu vai tikai vienu reizi. Veikalos Venda 2, tāpat kā pieaugušajiem, tiek piedāvāti visu kategoriju vasaras apavi sportam, pludmalei pastaigām. Informāciju par veikaliem un precēm Rīgā un citās Latvijas pilsētās var iegūt interneta mājaslapā www.venda2.lv.
Makšķerniekiem ir sākusies jaunā vasaras sezona. Labākie makšķernieki ieroči ir labs inventārs. Visjaunāko zvejas aprīkojumu piedāvā specializētais veikals Copeslietas pie Bloma, kurš tagad ir atvērts Tirdzniecības centra Olimpija pirmajā stāvā blakus informācijas stendam. Šeit var iegādāties visu nepieciešamo, lai iegūtu bagātīgu lomu. Vadošo pasaules zīmolu makšķerēšanas piederumi ir pieejami dažādās cenu kategorijās. Maijā zvejas mīlētāju sagaida sevišķi izdevīgi piedāvājumi. Veiklā jūs atradīsiet makšķernieku piedarums no vadošajiem makšķerēšanas ražotājiem Daiva, Kormorāna, Robinsona un visu citu copē nepieciešamo. Veselu mēnesi iepazīšanās atlaists 20% visai precei. Tiem, kas kaut reizi ir izjutuši zivju ķeršanas azartu, ir skaidrs, ka šeit sīkuma nav. Gan pieredzējuši makšķernieki, gan iesācēji novērtējis veikala Copeslietas pie Bloma plašo piedāvājumu. Izturīgas makšķeres, spiningi un tīkli, āķi, auklas, vobleri, atsvariņi, spoles, mānekļi un daudz kas cits ir pieejams jebkuram aciņam. Un vēl pilns makšķernieka un zvejas vietas aprīkojums no zābakiem līdz teltī. Veikals Tirdzniecības centra Olimpija strādā bez brīvdienām. Ja jūsu mērķis ir ceļot ar komfortu, nodrošiniet sev vietu biznesa klasē. Ēdienkarte pēc izvēles, dzērieni visu lidojumu laiku, izvelkamais krēsls gulēšanai, augstākās klases servis ļaus jums pilnvērtīgi atpūsties. Ielūdz Turkish Airlines. Lidojums aviokompānijas Turkish Airlines biznesa klasē liks jums justies kā 7. debesīs, un reisa beigās jūs novērtēsiet augstu apkalpošanas līmeni, kā arī personāla teicamu apkalpošanas kultūru. Bagāža tiks nogādāta uz lidmašīnu tieši no reģistrācijas, atzīmētā speciālām biznesa klases uzlīmēm. Bezmaksas bagāžas svara limits ir 30 kg. Kopā ar reģistrācijas talonu jūs saņemsiet speciālu kartīti, kas dod iespēju apmeklēt VIP uzgaidāmo telpu. Biznesa klases priekšrocības varēsiet turpināt baudīt lidojuma laikā vienā no jaunākajiem gaisa kuģiem Eiropā, pieredzējušu pilotu un laipna apkalpojošā personāla pavadībā. Lidojums sāksies ar glāzi īpaša dzēriena. Turpinājumā varēsiet izvēlēties šampanieti vai apelsīnu sulu. Pēc tam sekos komfortablas un stilīgas pusdienas. Eleganti lina galdauti un augstākās klases virtuve servēti izmeklētos traukos sagādās jums īstu baudījumu. Ja esat pārliecināts veģetārietis, jums garšos trešais ēdiens pasta. Ja vēlaties pagulēt, nevis skatīties filmas, atliek pielikt pie sava krēsla plāksnīti, lūdzu netraucēt. Aviokompānijas Turkish Airlines biznesa klase jums nodrošinās tādas pašas ērtības kā mājās. Esiet droši, šis lidojums būs neaizmirstams. Suņa audzēšana atbildīga lieta. Ja tas ir dienesta šķirnes suns, teikto pareiziniet ar 2. Rubrikas patrons Borisa un Ināras Ķeķerevu fonds. Kinologs Juris, viņa palīgs, kurš tēlo noziedznieku un beļģu aitu suns Silvers, nodemonstrēja mūsu filmēšanas grupai iespaidīgu izrādi. Noziedznieku aizturēšana, narkotiku, sprākstvielu, pazudušu cilvēku un līķu meklēšana – tāds ir suņa darbs. Policijas kinoloģijas vēsture Latvijā aizsākās 1906. gadā. Toreizajā Livonijas guberņā no Vācijas ieveda dienesta Doberman pinčerus. Sākumā kinoloģijas centrs atradās Juglā, bet jau gandrīz pusgadsimtu Latvijas iekšlietu ministrija izveidojusi kinoloģisko bāzi Priežu mežā Kleistos, Rīgas nomalē. Daudzbalsīgas dienestas suņu rejas dzirdamas jau no šosejas. Dienesta suns nedrīkst baidīties no tumsas, slēgtām telpām, trokšņa. Tam ir mierīgi jārēģē uz automobiļiem, motocikliem, uz cilvēku sabiedrību, uz visu, kas kustas. Tas viss ir jāapgūst. Автомобили, мотоциклы, да, все наше общество, все, что двигается, едет и так далее. Да. К всему этому надо приучаться. Kinologs noliedz stereotipu, ka paši talantīgākie dienesta suņi ir puikas. Nebūt nē. Šeit ir pilnīga dzimuma līdztiesība. Radurakstiem jābūt nevainojamiem. Patiesi izcili policisti parasti ir vācu vai beļģu aitas suņi. Kinologa Jura Stankeviča mājās dzīvo vācu aitas suns Ārčijs un beļģu aitu suns Silvers. Kinologam un sunim jābūt kā vienai komandai, uzskata policists. Tie kopā dežūrē pilsētā dodas uz notikuma vietām. Kinologs brīdina, nekad neglāstiet nepazīstama suņa galvu, tas dzīvniekam radam psiholoģisku stresu. Ja gribat iepazīties ar suni, pajautājiet atļauju tā saimniekam. Pieiet pie suņa, ļaujiet tam jūs apostīt. Tad varat uzlikt roku uz suņa sāna un lēnām paglaudīt. Ja suns ļauj, turpiniet paiet.
обнюхает. Если она обнюхала вас, и ее все устраивает, можете спокойно опустить руку, аккуратненько по боку погладить ее. Если собака еще разрешает, ну, уже можете еще больше ее гладить, да. Kinologi kategoriski noliedz apgalvojumu, ka, lai suns sekmīgi meklētu narkotikas, tas tiek padarīts par narkotiku atkarīgo. Patiesībā atrast paslēpto marihuānu sunim palīdz izcilā oža, 10 reižu stiprāk nekā cilvēkam. Mājas sunim diez vai ir nepieciešamas policista prasmes, tomēr iemācīt sunim precīzi pildīt pavēles un ar cieņu izturēties pret apkārtējiem būtu noderīgi. Savus suns ir jāaudzina, jāved uz kursiem un jānodarbojas ar dresūru. Tad neradīsies konflikts situācijas uz ielas, suns būs adekvāts, zinās komandas un sekos saimniekam. Savu suni jūs varat trenēt patstāvīgi. Tas ir laika jautājums. Intensīvi treniņi ar kucēnu vismaz pusotra gada garumā. Nepieciešama apusēja motivācija. Saskaņojot savus plānus ar planētu stāvokli debesīs. Visu vai gandrīz visu par to ietekmi uz mūsu dzīvi zina astrologs Aleksandrs Sokolovs. Labrīt! Šonedēļ mēs jutīsim noteikti saspringtu Urāna-Plutona aspektu, kurš, kā es jau stāstīju pagājušajā nedēļā, traucē mūsu datoru darbībai. Datori, telefoni, dažāda cita tehnika nepārāk labi darbojas tādā laika posmā. Bet otrkārt, planētas ļoti spēcīgi ietekmēs mūsu emocionālajiem kontaktiem. Visi cilvēki, kuri mums ir simpātiski vai otrādi, mēs nelaidīsim garām un centīsimies, mēģināsim kaut kā ar viņiem satikties un sarunāties un tā tālāk. Visam tam palīdzēs palikt vēl spilgtākam tā saucamā melnā mēneša klātbūtne. Bet ir vēl viens variants, kā mēs varam realizēt šo enerģiju. Gan Venēra, gan Jupīters, kurš atrodas blakus, nerunājot jau par melno mēnesi, palīdz mums redzēt apkārt pasaulē skaistumu, līdz ar ko arī cienīt mūsu draugus, bet arī darīt kaut ko radošu, sevišķi, ja tā ir māksla. Tāpēc šīs nedēļas beigas un nākošās nedēļas sākums ir ļoti spilgts laiks, un viņu noteikti jāizmanto. Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām 7 dienām. Tiksimies pēc nedēļas.